Pūtiet guni, plēsiet skalus, laidiet Dievu istabāji. Tagad mēs esam atnākuši pie uguns, un tagad mēs varētu attīrīšanās ar uguni, attīrīšanās ar ūdeni bija, attīrīšanās ar zemi un debesīm bija. Ir tādas sūktas, kur ir teikts, ka liku bēdu zemekmeņu pārgāja dziedādams. Un tā ir arī tas veidiskais princips, kad tu zem akmeņa noliec tās bēdas, un tu ej pāri, lai varētu dziedāt un dejot. Es sāku skaitīt tās mantras, un man pārtrūka jēgas. Es nevarēju vairs viņus taisīt. Agnī dzen prom dēmonus no sevis. Un tad man nācās izmainīties, piestrādāt riktīgi pie sevīm, un tad es varēju turpināt atkal. Tu nevari ar niknu vai naida prātu, tu nevari to darīt. Tas nav iespējams. Teiksim, arī es teicu, man, piemēram, sīkie nāca skraidīt, un viņš nāk klāt, viņš kaut ko paņem, un es tur tā neaiztiec. Un līdz ko tas notiek, man uzreiz tāda sajūta, viss, es nevaru jāgi taisīt vairāk. Un tad, kad tie sīkie nāca klāt, pēc tam es vienkārši apstādināju, es viņus nosēdināju, es viņam uztaisīju āčamanu, tur mazais vēl tur skaita to kaut kādu mantru vēl noskaita, viņam ļoti patīk iemest ugunī kaut ko, viņš to iemet, tad viņš, tā kā pasēž, teiksim, es saku, es varu tagad iet, es saku, tu vari iet. Un kaut arī visa tā jāgi ir it kā apstājusies, sajūta nav, ka viņa ir apstājusies. Sajūta ir tāda, kad viņu, patiesībā saku, tas arī ir tā noticis. Un tāpēc es saku, tās mantras, viņas arī ir ļoti interesanti, tu viņus sāc skaitīt, un tu tad domā, ka kaut kur ļaunie, kaut kur apkārt, rākšasī kaut kur apkārt. Patiesībā sakot, viņi, un tāpēc, tā ir uzmanīgi jābūt. Un tāpēc tā augstprātība, reliģiskā augstprātība, viņa neies cauri, tāpēc, kad es tur izredzētais jūs dēmoni, lai viņi visi, un tu pēkšņi ieraugi, ka tu pats esi ellē, jo tu taču aizsūtīji viņus ellē, vai ne? Bet pats ar ko tu neesi labāks. Jūs varat tā rokas pielikt tā pie uguns. Droši. Om yate pavitram archivat agne tena punihina brahma savai punihina om ubabhyam deva savita pavitrena savena cha mam punihi vishvata om mam punihi vishvata nozīmē mani attīri it visur. Tagad tas ir izdarīts. Mēs varam iet tālāk. Un tagad tiks noskaitītas lūkšanas pret rākšasiem. Un mēs bieži vien domājam, ka dēmoni, ka viņi ir kaut kur ārā, bet te var gadīties, kad mēs paši bieži vien uzvedamies kā dēmoni. Un tāpēc faktiski nav tā, ka es esmu tas pareizais, visi pārējie nepareizi, un tāpēc lūdzu visus sliktos prom. Tas vairāk ir tā kā visus sliktos prom no mums pašiem. Om vipram hotāram adruham dhūmaketum vibhavasum yajñānam ketum imahe om Agne nipāhinastuvam pratishmadeva rīšate bindidvēša sahaskritā om